Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir 3. advente, un šodien mums ir 3. uzdevumiņš. 3. uzdevumiņam mums ir vajadzīga vienalga kāda dzija, kāda jums mājās ir krājumos. Protams, vēlams, lai jums būtu zaļā dzija un brūnā dzija. Jūs redzēsiet tūlīt kā dēļ, bet ja jums nav, jūs droši varat adīt no tādām krāsām, no kādām jūs gribat. Uz ekrāna jūs redzēsiet blīvumu, bet šī gadījumā tas īsti nav svarīgi. Vienkārši gala rezultātā atšķirsies jūsu darbiņa lielums, bet šajā darbiņā varēs modificēt. Tas ir, ja jūs tie, kas piedalījās iepriekšējo gadu un adīja maisiņus, tad jūs saprotat to principu, kad šitas būs tāds nedaudz radošs tādā ziņā, kad jūs paši varēsiet modificēt un izvēlēties to garumu, kādu jūs gribat sev, un arī tādās krāsās, kādās jūs gribat, un no tādas dzijas, kāda jums ir mājās. Kopumā man personīgi būs vajadzīgas 3 krāsas, un man ir šādi atlikumi no visādām dažādiem projektiem, kurus es tagad pēdējā laikā adīju, un arī jums es iesaku tādus maziņus atlikumus sev paņemt, jo viņus mums vajadzēs šim darbam, lai, teiksim, tā mums ir zero waste. Jā, tātad jūs vienkārši paņemat, kādu jums ir atlikumi, astītes, sagriežat, un vēlams, lai jūs tā sagrieztu, lai nav tāds liels muģeklis, lai vieglāk būtu. Tad es izmantošu lūk dzijas. Konkrēti adīšu es pamatkrāsu zaļajā krāsā, tā man ir drops lima, un tad man ir atlikumos lamana dzija brūno krāsu, to vajadzēs minimāli burtiski dažām rindiņām. Svarīgi ir tā pamatkrāsa. Un tad vēl krāsa, kas būs tā kā dekorāciju, un šeit var ņemt kādu krāsu grib. Man vēl stāv arī rozā, jo es domāju, varbūt tās vēl izmantot rozā. Tas nav būtiski. Un tad vajadzēs tamboradatu. Man ir 3,5, bet jūs varat izmantot arī numuru 3, jeb 2,5 pēc izvēles. Tad man ir zeķu adatas. Zeķu adatas man ir numuru 3, tāpēc, ka 3,5 uz momentu es nevarēju atrast. Svarīgi ir, lai vienkārši ir zeķu adatas, jo tur vajag tikai dažas rindiņas, un tas īsti nav būtiski, kāds adata izmērs tas ir. Un pamata adatas, tas ir ar aukliņu. Jums vajadzēs ar aukliņu adatas. Protams, var arī adīt ar zeķu adatām, bet man nav pieredze tieši konkrēti šo adījumu adīt ar zeķu adatām. Jūs varat mēģināt, ja jums nav. Speciāli tagad skriet pirkt aukliņu adatas nevajag, var arī mēģināt ar zeķu adatām. Bet es lietošu ar aukliņu 3,5 adatas. Un tātad mūsu uzdevums ir eglīšu rotājums. Tātad mēs adīsim eglīti. Lūk, kā es jau minēju, brūno krāsu mums vajag minimāli dažām rindiņām mūsu stumbriņam. Tad ir mūsu pamats eglīte, kas manā gadījumā ir zaļā krāsā. Šeit man eglīte ir ar pildījumu, tātad pildu es ar atlikumiem. Un tad pumpiņas sarkanās man ir tā kā eglīšu rotājumu, un beigās lūk šāda bantīte, ar kuru es varēšu karināt uz eglītes, bet bantīti jūs varat likt kādu jūs gribat. Nav obligāti viņai jābūt tieši no dzijas, jūs varat likt arī atlas lentīti vai tas, kas jums patīk. Tas nav būtiski. Tātad šajā uzdevumā jums vajadzēs adīt eglīšu rotājums. Eglīšu izmērs šeit jūs varēsiet spēlēties. Es jums pastāstīšu, parādīšu, kā es adīju šo, bet jūs pēc tā principa varēsiet ņemt, modificēt un taisīt tāda lielumu, kā jūs gribat. Man vienu brīdi vispār gribēs eglīšu spilvenu uztaisīt. Man liekas, tas būtu baigi superīgi, bet man nebūs tam dzija. Varbūt kaut kad vēlāk. Vai jūs droši varat ņemt un darīt un adīt. Tātad, lūk. Uzdevums ir eglīte. Un, lai sākt adīt eglīti, mums vajag mūsu adatas. Manā gadījumā tās ir apaļadatas. Un dzija pamatkrāsa, ar kuru jūs plānojat adīt. Un tad mums šodien būs jauna tehnika, kā mēs uzmetīsim valdziņus. Turku metode. Ja jūs mākat uzmest valdziņus ar Judith Cast On metode, tad Judithas metode, droši jūs to varat darīt, bet šodien mēs mēģināsim turku metodi. Piņu, lai ieliktu adatā,
Šādi skatās mūsu adatas. Šajā adatā izķeram to cilpiņu. Mēs ieliekam. Un kopā, tā kā mēs adīsim mūsu eglīti un sanāk, kad mums būs bez šuves, jā, mums ir bez šuves mūsu eglīte, sanāk, kad mēs uzmetīsim valdziņus, tie būs kopā 40 valdziņi, bet sanāk 20 valdziņu vienā pusē, 20 valdziņu otrā pusē, jā, tad mums kopā sanāk uzmest 20 valdziņus, bet beigās tie mums sanāks 40. Lejas uz augšu, vienkārši 1, 2, 3, 4, 5, 17, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Uzmetām 20 valdziņus. Kopā tie būs 40 vēlāk, jo 20 uz 1 un 20 uz 2. Pagriežam mūsu adījumu, mūsu darba diedziņš skatās šeit, cenšamies viņu nepazaudēt. Ņemam ārā apakšējo adatu. Pirmās rindīgas būs nedaudz grūtas, bet tas ir tikai sākumā. Un tagad adam aizmugurējās sienīs. Ja jūs redzat, ir jūsu labiskais valdziņš. Un izvedam viņu aizmugurējās sienīs. Viss. Mēs nofiksējam, lai mums diedziņš nepazūd. Un tā mēs līdz adatas beigām adam visus valdziņus aizmugurējās sieniņas. Šī metode ir līdzīga kā džudits, tikai šeit nedaudz, teiksim tā, ir bišķi vieglāk uzmest valdziņas tieši, ja jūs esat iesācējis adīšanā. Bet džudits metode arī ir ļoti burvīga. Un adam, ja jums interesē redzēt džudits metodu, tad jūs varat apskatīt man iepriekšējā gada advents maratonu, kur mēs adam maisiņu, jo tur mēs tieši uzmetam džudits metodi. Un varat mēģināt ar viņu. Un turpinam tālāk. Jūs redzat, ka mums jau adās valdziņi. Un lūk, pēdējais valdziņš. Uzadījām pirmo pusi. Apgriežam adījumu. Un tagad mums ir tāda cilpiņa. Stūmjam viņu uz aizmuguri, lai mūsu adata ietu iekšā valdziņos. Un tai pašā laikā aizmugurējo adatu, apakšējo, kurai mēs tikko izadījām valdziņus, izvelkam uz ārā. Šādi mēs adīsim, un tas saucās Magic Loop tehnika. Tā cilpiņa, kuru mēs uzmetām kā palīgu, ja, mēs viņu varam noņemt nost. Izdarījām, un tagad mums ir jāda otrā puse. Un lai mums smuki sakristu valdziņi, lai mums nebūtu nekādi grieztie, tad mums ir jāda otrā pusīte aiz priekšējās sieniņas. Šādā veidā, ja? Aiz priekšējās sieniņas. Pirmās rindas tādas nesaprotamas pagaidām būs, bet ar laiku jūs sapratīsiet, kā tas izskatās. Izadījām pēdējo. Var jau palēnām redzēt, kā mums izskatās. Griežam atpakaļ adījumu. Liekam iekšā mūsu adatu. Valdziņos. Un adam. Tātad mēs tikko izadījām pirmo rindu. Tagad mēs adam otro rindu, un otro rindu mēs adam, kā mums skatās valdziņu. Un viņi mums skatās, ka mums ir jāda aiz priekšējās sieniņas. Un mēs viņus arī tā arī adam. Aiz priekšējās sieniņas. Izadam pēdējo valdziņu. Izadījām, pagriežam adījumu, stumjam diedziņu, liekam uz adatas, adam turpinājumu otrai rindai,
Arī skatāmies, kā valdziņa skatās. Viņi skatīsies tagad, kad jādais priekšējais. Un ādām. Izadījām otro rindu, jūs jau redzat, kā mums skatās valdziņi, un tā, kā mēs ādām, viņi mums tā, kā redziet, ies uz katru pusi, tad mums veidojas tāds dubultais adījums. Mēs uzmetām valdziņus šeit, un viņi mums tā, kā pildās un iet katrs uz savu pusi, un veidojas tā dubultais adījums. Tagad trešā rinda. Mēs viņu tagad arī pa apli izadam, un tad jau stāstīšu, kas tālāk. Trešo rindu arī mēs adām pa apli vienkārši labiski. Kad ir uzadītas 3 rindas, vajadzētu izskatīties jums apmēram šādi, tad mēs ar 4. rindu sāksim jau palēnām noraukt mūsu eglīti, lai mums sāk veidoties eglīšu formiņa. Un uz ekrāna jūs redzēsiet, kurās rindās jums ir jānorauc. Kopā mums būs 29 rindas, un tad jūs redzēsiet, kurās rindās ir jānorauc. Bet, respektīvi, jānorauc būs katrā 3. rindā. Tad tagad 4. rindā noraucam, tad 5. un 6. rindā nenoraucam, tad 7. rindā atkal noraucam un tā papli. Katrā 3. rindā. Un pirmajiem 2 adatas sākumā mums ir jāsamaina virziens ar skatu uz kreiso pusi. Izadam viņus abus kopā, tad mēs adam līdz adatas beigām. Pie adatas beigām sādam abus kopā ar skatu uz labo pusi. Pagriežam adījumu uz otro pusi, ja, tagad, uz mūsu otro adatiņu, un tieši pēc tāda paša principa. Pirmiem 2 mainam virzienu. Sādam kopā, adam tālāk, uz pēdējiem 2 sādam. Un viss. Tagad 2 rindas pa apli vienkārši labiski, un tad pēc tām 2 rindām atkal būs jānorauc pēc šāda principa. Tātad uz ekrāna redzēsiet, kad ir jānorauc, un tad jums veidosies šāda eglīte. Tātad sanāk katrā 3. rindā jūs veicat noraukšanu. Uzadīta tik tālu eglīte, un tagad es plānoju viņā iepildīt dzīvu atlikumus. Tādēļ mums bija vajadzīgi mūsu visādi atlikumi, lai mēs varētu lūk šādi pildīt. Jūs varat tikt, cik jūs gribat, teiksim, viņu tādu daudz piepildītu, vai lai bišķiņ tāda piepildīta, nevaru atrast tagad konkrēti īsto vārdu. Es, lai viņa tāda nedaudz pufīga. Un tad es šādi ņemu pildu iekšā no dzīves atlikumiem, kas man ir. Un tad es turpinu tālāk viņu noraukt. Un tad beigās, tad, kad es viņu esmu noraukusi, tad es piekārtoju, lai viņai visur ir vienlīdzīgi, vienmērīgi pildījums. Uz adatām mums kopā palika 4 valdziņi. Es nogriezu dieciņu un savaru visus atlikušos valdziņus savalkot kopā. Šeit es tā viņus noņemu, pieturu un izvelku. Lūk, tad saliekam, lai mums ir vienmērīgs pildījums. Tur augšā, lai bišķiņa aiziet. Un tad es duru centrā. Mēģinu atrast centru. Kaut kur pa vidu izduru. Kad uzadījām eglīti, mums ir jāsāk adīt stumbriņš. Un tā mums ir vajadzīga brūna krāsa un zeķu adatas. Tad mēs ņemam šādi eglīti, atrodam centru, un atrodot centru, es uzcelšu 5 valdziņus. Un es ceļu aiz vienas sienīs, nevis aiz abām, bet aiz vienas. Kopā 5 valdziņus, viss atkarīgs, cik jums liela eglīte, tad jūs skatāties, cik jums apmēram stumbriņam vajag. Un otrai pusītē jūs redzat, arī ir. Un es arī aiz vienas sieniņas. Un kopā man sanāk, lūk,
šādi, skatāmies, vai viss apmierina, ja apmierina, tad ādam stumbriņu. Stumbriņam kopā mums vajag tikai dažas rindiņas uzadīt. Būs bišķiņ nērt, uzreiz brīdinu, tā kā nav diezgan parocīgi adīt, bet dažas rindas var paciest. Un adam mēs labiski vienu adatu izadam labiski. Nākošai adatai arī adam, tad mums sanāk, ka mēs tā kā adam pa apli. Pirmo rindu uzadījām. Adam otro rindu. Otro rindu uzadījāt un trešo rindu. Ceturtā rinda. Un piektā rinda. Griežam nost diedziņu. Un es šūšu valdziņu tehnikā, ja jūs nezināt to tehniku, iesaku apskatīt YouTube Irbenits. Es apakšā ielikšu video linku, jūs varēsiet apskatīt, viņi tur pastāst parāda. Tā. Izvaru cauri. Svarīgi, kad šūja valdziņā tehnikā, lai diedziņš ir un uz aizmugurējās adatiņas, ja? Un tad, kad tas ir, es ieveru aizmugurējā, bet tā aizmuguriski, no sākuma viņi tādi pašķidri būs, tad mans noņemtais valdziņš, es viņā duru iekšā un tad uzreiz nākošajā. Droši ejiet paskatieties Irbes YouTube video, viņa tur skaidri gaiši paskaidro un tā diezgan. Tad, kad ir gatavs stumbriņš, tad mēs taisam eglīšu rotājums. Šī gadījumā tas ir pēc izvēles. Jūs varat veidot, jūs varat neveidot, kā jūs vēlaties. Šeit es neuzspiežu. Rotājumiem es tomēr izmantošu sarkano diegu, un šeit jūs vienalga, te nav secības. Jūs kur gribat, tur arī to darat. Pieņemsim, es izvēlos, kad es gribu šeit rotājumu, tad es ar tamboru adatu aizķeru abas sieniņas, izveru cauri diedziņu, tad es uztaisu divas gaisa cilpiņas. Jūs varat taisīt vairāk gaisa cilpiņas, ja jūs varat pieņemsim smalkāku dziju, ja? Un ja jūs gribat lielāks pumpiņas. Tad, kad ir divas gaisa cilpiņas, tad es taisu uzmetumu, eju iekšā te, kur es biju, paņemu vēl vienu, tagad man ir 3, bet man vajag sādīt šos divus kopā, uzmetu, sādu, divus kopā, man paliek 2. Vēl vienreiz veicu uzmetumu, eju atpakaļ tai vietā, kur es sāku, ņemu, izvelku cauri vēl vienu valdziņu un sādu divus kopā. Tagad man ir 3 valdziņi, viņus visus es sādu kopā un vēl vienu, lai man veidojās cilpiņa. Man ir cilpiņa, es izvelku cauri astīti
Un tagad ar viņiem abiem savelku kopā. Savelku kopā. Viss. Mani pumpiņa. Nogriežu nost diedziņu. Vēru iekšā adatā. Un vienkārši paslēpju. Paslēpju 1. Paslēpju 2. Lūk, rotiņa ir gatava. Un tā mēs taisam tās rotiņas un beigās uzliekam striķīti vienalga kādu pēc izvēles. Var arī nelikt, kā jums ir ērtāk. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm. Ceru, ka jums patika šis adventes uzdevums. Spiežam laiku, un, ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, es būšu no sirds pateicīgi, ja jūs to izdarīsiet. Tev līdz nākošajai reizei. Atā!